Sveiks, skatītāji! Šoreiz iepazīsimies ar vēl vienu gan svarīgu elementu, ko varam ievietot Google dokumentos, un tās ir tabulas. Jau iepriekš esam iepazinušies ar tekstu, kā mēs ievietojam apstrādājam tekstu, tāpat tās arī ar attēliem, tad klāta kārta arī nākamajam elementam. Lai ievietotu tabulu, man ir ļoti vienkāršs ceļš. Es izvēlos vietu, kur šī tabula tiks ievietota, atrodu augšā izvēli ievietot, un otrā izvēle no augšas mums ir tabula. Redzēsiet, ka ir divas sadaļas. Ir tabulu veidnes un ir tāds kā režģis, kas apzīmē to, cik lielu tabuliņu tad es ievietoju. Tabulu veidnes mēs šoreiz neapskatīsim. Tās, ja kādam ir vēlme, apskatām paši, izpētam, kas tad mums tur ir pieejams, kā mēs ar to varam šajā gadījumā ļoti smuki darboties. Bet es jums rādīšu, kā ievietot klasisko parasto tabulu un kā to izrediģēt. Tad, ja mums šajā laukā nav nekā. Atšķirībā no Word dokumenta mums šeit ir dots tikai rūtiņu lauks, kurā es iezīmēju kolonu un rindu skaitu. Tas viss parādās apakšpusītē kā skaitliskās vērtības. Iezīmējot šīs te rūtiņas, kas mūsu gadījumā ir šīs te šūniņas, kas tiks attēlotas arī tabulā, jūs redzat, ka jums iezīmējās cik tad no kolonas un cik tad rindas man parādīsies tabuliņai. Pirmais skaitlis apzīmē kolonu skaitu, otrais skaitlis apzīmē rindu skaitu, un tad, kad mēs zīmējam, ja atlasām šo te daudzumu, jūs redzat, ka man tā tabuliņa tā kā drusciņi arī palielinās. Maksimums ir 20 x 20, 20 rindas, 20 kolonas, bet nevajag satraukties, ja man, piemēram, rindu skaitu vajadzēs lielāku, to es mierīgi varēšu izrediģēt arī pēc tam tālāk pašā dokumentā, dzēšot vai pievienojot rindas kolonas, tad tas man kurā reizē ir nepieciešams. Tad, kad esmu atlasījusi, ja izvēlējušies šo tabulas lielumu, cik tad man ir nepieciešams, uz pēdējās šūniņas, kurā tad atrodās man kursoriņš, uzklikšķinu un man šo tabulu ievietos arī dokumentu. Un tad man atliek aizpildīt tabulu, saformēt to tādā skatā, kāda mums ir nepieciešama. Un ir jāatcerās tādas pāris mazas lietas. Katrai tabulai, ko mēs veidojam, mums ir tāda lieta kā galvas rinda, un varbūt arī galvas kolona, varbūt arī abas divas. Tad tā vieta, kas apzīmē, kas tad man kolonā vai rindā tiek attēlots. Piemēram, ka man ir vārds, uzvārds, vai, piemēram, dzīvnieku nosaukums vai kaut kādas citi dati. Tāpat var būt situācija, ka galvas rinda mums ir apvienota, piemēram, pa vairākām sadaļām. Piemēram, ja man ir runa par dzīvniekiem, ka man ir nepieciešams attēlot tēviņa masu, svaru un mātītes svaru. Tad man ir iespēja rakstīt tā kā atsevišķās šūniņās, man ir iespēja veidot arī kopēju šūnu, kurā tad man, piemēram, tiek ierakstīts dzīvnieka svars, norādīta mērvienība un apakšā tad parādās, par kuru dzimuma dzīvnieku es šajā gadījumā runāju. Tā kā, ja tas ir nepieciešams, to var darīt, un ja man, piemēram, šūniņas ir nepieciešams šādi savienot, tad darbība ir patiesībā ļoti vienkārša. Es iezīmēju vai nu kolonnā vai rindā blakus esošās šūnas. Tālāk man ir attiecīgi labais peles taustiņš uz iezīmētajām šūnām, un šeit atrodu sadaļu sapludinātas šūnas, un man tiek izveidota viena kopēja šūniņa. Ja, piemēram, man šo te šūnu iznācis ir sapludināt varbūt par daudz, piemēram, sapludināt vairāk nekā nepieciešams, esmu iezīmējusi, tikpat vienkārši uzklikšķinot uz šīs te šūnas, kas ir sapludināta, es varu noņemt šūnu sapludināšanu, iezīmēt attiecīgās šūniņas un šo informāciju ievietot no jauna, kas man ir nepieciešams. Tāpat, strādājot ar tabulu, man ir iespēja dzēst un pievienot rindas un kolonas, ja tas ir nepieciešams. Bet sāksim šoreiz secīgi, un mūsu tabuliņa sastāvēs no vairākām šīm te kolonnām, kurās tad tiek ievietota informācija. Un pirmā informācija man ir dzīvnieka suga.
Tālāk, kā jau minēju piemērā, es izvēlos šoreiz to variantu, ka man ir jānorāda dzīvnieka svars, un es nenorādīšu atsevišķu mātītes svars, tēviņas svars, bet es norādīšu šo te iespēju, ka man ir sapludinātā šūna, kurā tad konkrēti es arī ļoti smuki ierakstu, ka man ir dzīvnieka svars. Un šūniņu zemāk ievietoju, par kuru dzīvnieku es tieši runāju. Tad manā tabulā vēl būs informācija par to, kāds ir šī dzīvnieka dzīves ilgums. Un īpatņu skaits Latvijā. Nu, un tad es redzu, ka man, piemēram, šajā gadījumā paliek viena tukša kolona. Man viņa nav nepieciešama. Ko tad es varu izdarīt? Man ir vairāki varianti. Es varu ieklikšķināt vienkārši augšējā šūniņā, kas ir pati pirmā, labais spēles taustiņš un izvēlēties, ko tad es dzēšu ārā. Kas tad man ir nepieciešams? Rinda vai kolonna? Šajā gadījumā man ir jādzēš kolonna, jo rindas mums šajā variantā jau tiek aizpildītas. Ja es nospiedīšu rindu, tad jums tiks izdzēsta visa pirmā rinda. Manā gadījumā kolonna iet uz leju, tad es dzēšu arī kolonu. Ja gribu pārliecināties konkrēti par to, ko es gribu izdzēst, varu iezīmēt visu šo te daļu, un tad man automātiski parādās tikai vai nu iespēja dzēst visu tabulu, vai dzēst konkrētu elementu. Šajā gadījumā vairs neparādās rinda, bet tikai kolona. Un tabuliņa tā kā mazliet paplatinās, un mums visa informācija tiek ievietot. Tas, kas man te parādās, ka man ir šūniņas, kuras man būs jāsapludina, jo attiecīgi izveidojam to variantu, ka man ir jau sapludinātās šūniņas pie dzīvnieka svara. Tālāk man ir jāliek iekšā dati par dzīvniekiem. Var būt situācija, ka man šūniņu skaits, šūniņu, bet rindu skaits neatbilst tam, cik man viņas ir nepieciešams. Ko tad es daru? Man ir iespēja vai nu uzbraukt priekšpusītē tā kā attiecīgai rindai. Tas pats strādās arī uz kolonu, un tur ir tāds plusiņš, kurus varu ievietot, vai labais spēles taustiņš uz rindu vai kolonu, attiecīgi šūniņu. Un te ir iespēja ievietot rindu augstāk, rindu zemāk, kolonu pa kreisi, kolonu par labi. Nu, attiecīgi, kurā vietā man ir iespēja nepieciešams ievietot informāciju, es ievietoju. Nu, un tad jau tālāk ir darbs ar pašu tabulas aizpildīšanu. Nu, ko? Mana tabula ir aizpildīta, ir ievadīti dati, bet nākošais darbiņš ir pašu tabulu noformēt. Un pirmā lieta, ko es ieteiktu darīt, paveikt, ir noformēt šīs te rindas un kolonas, kas ir datu apzīmējušās. Manā gadījumā man būs tikai šī te rinda, dzīvnieka suga, kur mums parādās, un attiecīgi šī te informācija par šiem te dzīvniekiem kā tādiem. Nu, tad varu iezīmēt, piemēram, abas šīs rindas, ja man tas ir nepieciešams, vai attiecīgi to darīt atsevišķi, kurā situācijā ir vajadzīgs. Ja man ir kaut kādas konkrētas lietas, ko es vēlos visai tabulai, iezīmēju visu tabulu, nu, un tad mums ir vairākas iespējas. Jums uzbraucot uz tabuliņu augšpusītēm, tur parādās arī šī tabulas kārtošanas iespējas, tad, ja man ir jākārto, piemēram, augošā, dilstošā secībā dati, te bija arī iespēja pievienot. Tāpat mēs to varētu visu, kas ar kārtošanu un formatēšanu kaut kādas mazās lietas meklēt arī uz labā peles taustiņa, bet es jums ieteiktu šīs lietas, kas ir ar tabulu un tabulas opcijām saistītas, atrast augšā ātrijā izvēlē. Viena lieta ir tabulas opcijas, kur jums būs iespēja redzēt attiecīgi informāciju par tabulu, kurā vietā mēs liekam. Un otra lieta
nu jau man uz 3 punktiņiem, ja es atveru šo izvēlnīti vaļā, ja man tabulas opcijas izvēle ir aizvērta, tad tā kā rindas galā parādās, kāda ir fona krāsa, kāda ir apmales krāsa, apmales platums, apmales pārtraukums. Un tāpat kā ar tekstu, tabulā es varu strādāt arī ar ātrajām iespējām, piešķirot konkrētu tekstu izmēru, burtu krāsu, līdzinājumu, piemēram, ka es gribu centrētu tabuliņā informāciju, attiecīgi visas šīs lietiņas man ir iespējams sakārtot tā, kā tas ir vajadzīgs man pašai. Piemēram, paskatīsimies, ko mēs varam izdarīt ar tabulas opcijām. Pirmā lieta, ko es izdarīšu, es izcelšu šīs te augšējās rindas, lai es redzu, kuras tad man ir apzīmējošās rindas, un ar krāsas spainīti pievienošu arī fonu krāsiņu druscītiņu, citu. Un tad skatīsimies tālāk. Tā. Tātad esmu pievienojusi, principā izcēlusi šo te tabulas galveno rindu. Un skatos, ko tad es ar tabulu vēl varu izdarīt. Pie ātrā izkārtojuma jūs redzēsiet, ka jums ir iespēja mainīt tabulas novietojumu jūsu lapā, kurā vietā tad jūs viņus esat ievietojuši. Ja ir situācija, ka man nav nepieciešams mainīt šo tabulas novietojumu un kaut kā konkrēti sakārtot ar tekstu, ātrā izkārtojuma izvēli mēs varam mierīgi arī neizmantot. Tad jums ir otrā iespēja par tabulu kā tādu, kā tad tabula man tiek attēlota, vai attiecīgi man viņa ir tā kā no maliņas, vai es viņu varu likt pa vidu tekstam līdzīgi kā attēlus. Tad ir iespēja par to variantu, kā tad es strādāju ar tekstu, vai man teksts ies apkārt tabulai, vai teksts būs augšā un apakšā, atkal pēc nepieciešamības un pēc vajadzībām. Tālāk man ir ailes. Tātad kolonnu platumi, es varu iestatīt visām vienādus. Ja mēs nesākam attiecīgi bīdīt paši manuāli, ko es arī varu izdarīt, ja tas ir nepieciešams, tad uzbraucot uz sadalošās šīs te režģlīnijas, es varu pabīdīt kolonu rindu platumus, tad ailes mums būtu šajā gadījumā vienādas. Tas pats attiecās arī uz rindu, un es varu iestatīt arī maksimālo un minimālo rindas augstumu, ja tas ir nepieciešams. Un arī par šūnu. Tad, attiecīgi, šūnā ir piedāvāts tas variants, kāds man ir līdzinājums mūsu tekstiņam, kāda tā šūna izskatīsies, kur mēs viņu ievietojam. Un arī šeit ir temats krāsa, gan tabulas jeb šūnas fonu krāsa, konkrētai šūniņai, kurā esmu ieklikšķinājusi, vai šūnu apgabalam, un tabulas mala, tad attiecīgi kāda man izskatās, cik viņa ir bieza. Bet tabulas malu, jeb attiecīgi šo te režģlīniju, kāda ir tabuliņai, es varu izveidot arī pati, vai konkrētai šūnai, vai šūnu apgabalam, vai visai tabulai. Uzklikšņot virsū, iezīmējot tabulu vai šūnu, jums parādās vai šūnas, vai tabulas augšējā labajā stūrī, tāds kā izkrītošā izvēle un tāds kā kvadrātiņš ar bultiņu. Un te man ir iespēja norādīt, kuras daļas tad es vēlos rediģēt konkrētai apmalei. Piemēram, ja es vēlos rediģēt apkārt esošo malu, man atvērsies konkrēta izvēle tikai, lai norediģētu šo te apmalīti. Tātad krāsa, ja man ir jāmaina krāsa, malas biezums, es viņu varu izvēlēties tādu, kādu man vajag, un ir arī pāris iespējas mainīt šo te veidu, kāds ir. Protams, šeit viņas nebūs ļoti plašas, bet ir. Un attiecīgi šādā formātā es varu strādāt ar tabulu, izklikšķinot atkal ārā, varu iegūt iespēju atkal strādāt no jauna, attiecīgi rediģēt, kārtot tabuliņu tā, kā man ir nepieciešams. Ja man šī tabula, piemēram, gala rezultātā tomēr ir tāda, kas man nav nepieciešama, vienmēr es to varu izdzēst, tad labais spēles taustiņš dzēs tabulu. Bet arī šis ir variants tāds, ka es skatos, kas man ir vajadzīgs, kā man ir vajadzīgs, un attiecīgi strādāju, lai izveidotu tādu elementu, kāds man ir nepieciešams konkrētajā situācijā. Un ko? Veiksmi darbos!